kā mēs zinām, šajā industrijā bieži vien trūkst cash. Par to parunāsim, kad kameras izslēgsies. Ļoti labi. Varētu tagad sākt raudāt? Nevajag tikai. Sveicināti BCF Sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājovs, un šis ir labākais, jo pagaidām vienīgais Fake Night šovs rulete. Un šodien pie mums ciemos ir dāma, aktrise Elīna Bojarkina. Čau! Čau! Fake Night šovs mēs mazliet ieskicēsim, kāpēc varbūt mēs tādi miekaini. 8 no rīta filmējam, kā jau panorāmai pienākās. Elīna, kā ir tev rīti? Agri celies, vēlu celies? Es vispār esmu rīta cilvēks, bet man patīk lēni rīti, kad ir process, ka var padzert lēnām kafiju, nevis ka kaut kur jāskrien nenormāli ātri. Es ar tevi nevarētu dzīvot, piedod. Es ar tevi nevarētu dzīvot. Bet parasti jau dzīvo kopā cilvēki. Viens, kas ir rīta cilvēks, un viens, kas ir nakts cilvēks. Jā. Tā parasti sakrīt. Starp citu, man tā arī ir. Pieminēju, aktrise tikko iznāca gaisā filma, tava debija. Vietām gaidām stipras lietas. Pastāstīju par filmu vairāk, par ko, jo es mazliet zinu, par ko viņa ir, bet skatītājiem izstāst. Nu tā, dažos vārdos filma ir par toksiskām attiecībām. Ja tā to var teikt, ka divi cilvēki pārāk ātri uzsāk to kopdzīvi, un ka šī konkrētā meitene, viņa pārāk daudz sagaida no šī otra cilvēka, ka viņa ir atkarīga no tā otra cilvēka. Bet, man liekas, filmas beigās šīs filmas laikā viņa pieaug un viņa atrod kaut kādu spēku sevī. Tur arī ir tāda lieta, kā pieņemt lēmumus pašai, vai ne? Nu jā. Ar mammu arī tur tāds vispār, kas tagad ir, man īsumā izstāsties, vēl neesmu redzējis, bet kas tagad par to daudz runā, par to mobbingu, bullyingu. Tā tas ir? Jums bija tāds uzdevums par šo tēmu parunāt? Tas nav tā kā uzdevums par to tēmu, bet man liekas, ka mēs paši bieži vien nepamanām, ka mēs esam atkarīgās attiecībās. Tas nenozīmē obligāti kā ar partneri, bet tas var būt gan ar ģimenes locekļiem, gan ar draugiem, jo tā vienkārši notiek. Un ko darīt? Tev ir varbūt filmēšanas gaitā, esi sapratusi, kā ar to cīnīties? Vienkārši jāuzticās vairāk sev un jāsaprot, ka mēs katrs esam ļoti spēcīgi cilvēki. Un, man liekas, tas ir stulbi teikt, ka tas ir egoistiski, bet pirmām kārtām tu esi pats sev svarīgs. Un tas ir jāatcerās. Jāpasaka, nē, kādreiz. Pat mammai? Pat mammai. Nopietni, pat mammai. Klau, filmējāt Liepājā. Kāpēc? Jā, mēs filmējām Liepājā, bet tās ainas nav filmā ielikts iekšā, tāpēc, ka bieži vien montāžas procesā daudz kas izgriežās ārā. Un Liepājā mēs filmējām tā kā ārā ainas bišķiņu dzīvoklim, bet bija arī ļoti skaistas tramvaja ainas, kuras, diemžēl, neielika iekšā, jo tas ir, kā režisori teica, tie mīļie bērni, kas ir vienkārši tā jānogriež nost bieži vien. Bet ne tikai Liepājā sanāk filmēt? Jā, jo bija dzīvoklis, kas bija Rīgā, bet viņš ir fake dzīvoklis, viņš ir uzbūvēts, viņš nav īsts. Tāpat kā šis. Šeit viss īsts, tā nevajag, tā Andris apvainosies. Bija kaut kas tāds, ar ko bija grūti filmēšanas laikā, jo es saprotu, ka tā ir tev debija lielajā kino, bet tur ir nemīlētie, tur ir seriāli. Tas nebija tā, ka tu pirmo reizi biji kameras priekšā, bet kaut kāda ir atšķirības starp seriāliem un, piemēram, kino lielo. Seriāliem ir daudz ātrāks temps, tev ir daudz ātrāk jādomā. Filmēšanas laikā? Jā, tāpēc, ka dienas laikā jāapspēj uzfilmēt diezgan daudz ainas, un tas pieprasa no tevis tādu, ka tu esi visu laiku fokusā, un tu esi visu laiku čeko, kas notiek. Nav laika uzpīpēt, ja? Jā, vai iedzert kafiju. Bet filmā tas process ir kaut kāds mierīgāks, un daudz vairāk ir gaidīšana, jo seriālā bieži vien nav tik svarīgi tur gaismas vai kaut kas. Mēs daudz ātrāk visu darām filmā, kā viss strādā uz tiem mazajiem tūplāniem un jābūt perfektai gaismai, kas tieši iespīd tavā kreisajā acī iekšā. Un tad tas ir daudz lēnāk. Jā, un tad sanāk vienkārši gaidīt. Bet tu tagad tā var teikt, ka noliki seriālu industriju. Nē, tā nav nolikšana. Tas ir par to, ka man liekas, ka, jo seriālam bieži vien ir daudz sērijas. Un ir jāpaspēj uzfilmēt īsā laikā, jo
kā mēs zinām, šajā industrijā bieži vien trūkst cash kaut kādās lietās, un tāpēc ir jāpaspēj iekļauties daudz īsākos laika sprīžos, lai izdarītu to darbiņu. Klausies, par to filmēšanas laiku meklēju informāciju, gatavojos, un it kā bija raksts, es neatceros datumu, bet bija jābūt pavasarī filmai gatavai. Un kas notika? Tas jau ir dēļ tās montāžas, kas prasa daudz laiku. Jo es tur neiesaistos necik, bet tas ir visa skaņa, montāža, krāsošana, tas process paņem laiku, jo tas, man liekas, ir uzrakstīts scenāriju, tas ir viens radošais process nofilmēt, tas ir otrs radošais process, un tad pats pēdējais ir tiešām salikt to visu kopā kaut kā. Jautāju saviem draugiem, aktieriem no tās vides par tevi kaut ko, un pateica viens cilvēks, ka, tā traka meitene. Kāpēc traka? Kaut ko īstās? Es nezinu, tāpēc, ka es esmu ļoti atvērta un ļoti brīva, varbūt tāpēc, jo bieži vien es esmu arī dzirdējis to bet man liekas, es vienkārši eksistēju. Bet, ikdienā kādi hobiji tev ir? Es redzēju Instagramā to arī ar izplatni leci. Tas ir man vienkārši, es nekad dzīvē to nedarīšu. Bet vajag. Davai sāc šito. Tā ir vienkārši, tā ir tāda katarsis sajūta. Es vienkārši laimīgs. Ļoti laimīgs. Pagad, davai atšķirsim bailes no laimes. Bet tieši tāpēc tās bailes, ka tu tiec pār tām bailēm, tā sajūta ir vienkārši amazing. Liekas, ka tu vari jebko izdarīt. Kad ar šitādām acīm man to stāsta, man liekas, tev dzīvē pietrūkst kaut kādu bīstamu lietu, nezinu, adrenalīnu, ja tu tā gribi. Bet tieši caur šīm lietām tu jau vari izdzīvot to dzīvi, jo tad tu saproti, ka tu esi dzīvs un ir forši to apzināties. Ko vēl tādu traku esi darījis? Man patīk ar snovu braukt ziemā. Okay. Bet ar gumiju es neesmu lakusi, bet es gribētu. Siguldā, jā, es vēl neesmu saņēmusies. Un vēl man ir mērķis nākamās, arī es gribu obligāti nirt. Jo man patīk snorkelēt, bet es gribu reāli nirt ar visu to ekipējumu un visu. Kur labākās vietas niršanai, kur esi bijusi? Nu, snorkelēt, es esmu Maltā snorkelējis, tur ir ļoti forši, un arī Spānijā. Tur ir ļoti jauki. Tu gribi tā pa nopietnu? Es gribu tā rīktīgi nopietni, man liekas, ka tā ir kaut kāda pilnīgi cita pasaule, kas pavērs apakšā, ko mēs neredzam, un ir skaisti to piedzīvot. Kur vēl ikdienā adrenalīnu var ņemt, Elīna? Vienkārši dzīvojot savu dzīvi. Jā? Nu tā ir mūzika, grāmatas. Ko tu dari? Vairs neko tādu traku es nedaru. Es eju kā normāli cilvēki, kas eju sportot, bišķiņ trenēties, patīk pie boksmais, aiziet, bišķiņ izlādēt. Es braucu riteni ikdienā. Sportiska meitene. Jā. Cik bieži es vairāk gribēju uzzināt par aktiera ikdienu, tā ziņā, ka, labi, mēs zinām, darbs tur dažiem ir ofisā no 8 līdz 5. Kāda ikdiena tev ir, nezinu, katru dienu mēģinājumi? Kas notiek? Jā, tā ikdiena ir ļoti atkarīga no tā, kādi ir projekti. Tāpēc, ka ja ir mēģinājumu process, kas ir parasti 2 mēnešu teātrī izrādē, tad ir no 2. līdz 5. no 10. rītā līdz 6. piemēram, ir mēģinājumi. Kā darbā. Jā, un tad, ja ir filmēšanas, tad tur tie laiki tik ļoti atšķirās, jo, pieņemsim, tejas laika, kad mēs filmējām, mums bija ļoti daudz nakts filmēšanas, kas sākās 3 pa nakti un beidzās 2 pa dienu, piemēram. Rīta cilvēkam nebija grūti? Ir smieklīgi, ir tas moments, kad tu esi riktīgi pārgrūst tajā filmēšanā, tu jau mirsti nos, un tad pēkšņi ieslēdzās tas enerģija, un tad tu aiziet tādā rāk. Bet sagriežās jau arī tas pulkstenis. Jā, bišķiņi ir sevī jāatrod tas balansiņš iekšā. Jo tagad man atkal ir tāds brīvāks periods, es viņu ļoti izbaudu, jo es zinu, kad sāksies decembris, tad būs visādas Ziemassvētku izrādes, jo es spēlēju Leļteātrī, un tad ir daudz bērnu izrādes tieši decembrī. Decembris jau pļaujas laiks. Jā. Daudz var nopelnīt Leļteātrī. Bet algas teātrī ir cietās algas. Un vienalga tev ir 10 izrādes vai 5? Ir tā, ka no 6. izrādes sāk maksāt papildus. Bet vislabāk jau var nopelnīt uz dažādiem projektiem. Tāpēc jau aktieri to dara. Jebkuros teātros visur filmējās, visur vada kaut ko dara, jo teātros nav tās lielākās aldziņas. Par Leļu teātri. Kā vispār var nokļūt
jauns cilvēks, jauna aktrise Leļu teātra? Jo es mācījos aktieru kursā, kas bija ar novirzienu tieši Leļu teātris. Pat tāda ir novirziena. Jā, šis bija otrā reize vispār, kad uzņem Leļu kursu. Jo tā ir tieši tāda pati apmācība kā jebkuram aktierim, plus vēl ir šis darbs ar lēlēm un ar objektiem. Bet tur apmāc arī, stulbs jautājums, fake varbūt šovā iedarēsies, bet tu tur tevi neredz, ko tur mācīt. Šis ir tāds vecs uzskats, ka Leļu teātrī aktieris ir tikai širmīša un kaut ko tur dara. Nē, ir arī izrādes, kur mēs esam kā aktieri, bet tieši tehnikas ziņā katra jau tā lēle ir nenormāli atšķirīga. Ir marionetes, kur ir daudz visādi striķi, ir tādas spieķu lēles, kur tu vādi un visu kaut ko dari. Tas jau ir tieši tās lietas, un tas ir par to, kā tu iedzīvidi un iedod to dzīvību tam objektam, tai lietai. Jo tas ir novecojis uzskats, ka Leļu teātris ir tikai bērniem, jo Eiropā Leļu teātris ir tieši ļoti daudz izrādes pieaugušajiem, jo tu vari parādīt tik daudz ko dažādos veidos, lai tur, pieņemsim, es nezinu, lai uz skatuves nav brutāli jātēlo dzimuma akts, tu vari paņemt, es nezinu, dēlīti un urtiņā iekšā. Un ir skaidrs, ka tas ir seksuāls akts, ka var spēlēties ar šiem simboliem, un tas ir forši. 20. Es atcerējos novembrī, kurā es iemīlējos Leļu teātrī. Klau, man ir divas meitas, kura ir labākā izrāda Leļu teātrī priekš ap 10 gadiem meitenei? 10, man liekas, ideāli tagad tieši Valters Sīlis. Mums būs pirmizrāde janvārī izrādēja Sibīrijas haiku. Valters Sīlis pazīstu, par futbolu viņam izrāda, tā bija slavena. Jā, un būs forši izrāda Sibīrijas haiku, kas ir lietuviešu rakstniece, kas raksta no bērna skatījuma par izvešanu 44. gadā, tieši par Otro pasaules karu laiku. Bērniem? Bērniem. Jo, protams, tur notiek arī smagas lietas, bet tāpēc, ka tas ir no maza puika skata punkta, un tur ir arī ļoti daudz skaistas lietas, jo tas kā bērns mēģina ieraudzīt to skaisto tajā Rīgā Leļu teātrī, ja? Jā, tā būs tiešām ļoti, ļoti skaista, dziļa izrāde, kur arī asariņas nobrdināt. Pirms mēs ķeramies tālāk visādām darīšanām par vietām gaidāms stipras lietas, kur mēs viņu varam redzēt visos kinoteātros. Jā, var Googlē ierakstīt, man liekas, tur var pastīties, un tur ir saliktas tās vietas, jo ir arī ļoti daudz dažādos kultūras namos kaut kur, kādās mazajās pilsētās, kur nav kinoteātra, tad ir kultūras namos, bet Rīgā ir Splendidā, Fórumā, Liepājā kinoteātrī. Par Latvijas kino, tas, reti mēs dzirdam, ka ir latviešu tāda pilnmetraža filma liela. Cik filmas gadā Latvijā vispār saražo? Aptuveni, es saprotu, ka tu nezināsi tur precīzu ciparu. Man liekas, ka pēdējos gados ir diezgan daudz, taču visi dvēseļu puteņi un pie upes, un tagad jau arī iznāca Dumburam arī, es aizmirsu filmēt nosaukumu, bet Elpot zem ūdens, vai tā laikam, par narkomānu. Vēl neesmu bijies, bet gribētos redzēt. Bet tā industrija augu? Jā, man liekas, ka jā, īpaši Covid laikā, kas bija tieši arī, man liekas, ka seriāli sāk palikt daudz kvalitatīvāki, jo parādās lielāka konkurence, kas ir ļoti forši, un kino ir tieši tas pats. Jo ir brīnišķīgi režisori, brīnišķīgi aktieri un ir vienkārši jāmauc. Forši. Klau, ar draugiem, kā ir aktieriem jūs strādājat, jūs daudz laika pavadat kopā? Ir iespēja iemīlēties, sadraudzēties uz darbā? Bet tā jau notiek, ka taču tik daudz aktieru kopā savā starpā. Ja? Tev ir draugi aktieri? Man ir draugi aktieri, man liekas, tie ir man vienīgie draugi aktieri, man nav citu draugu. Tu paraudi tagad. Klau, bet ir tāds draugs, tagad vajadzēs tavu telefonu, ja ir tāds draugs, kuram tu tagad vari piezvanīt un nofeikot, ka tu brauc pie stūras? Jā. Ka tev ir salūzusi mašīna kaut kur rajonā, kur tu tur dzīvo, ka palīdzību vajag. Mēs to uzskaļrunu. Ir tāds draugs? Jā, man pirmā ienāca prātā Sandija, bet es viņai vakar jau teicu, ka es nākšu šeit, tāpēc tas neskaitīsies, viņa jau sapratīs. Bet kam es varētu piezvanīt? Tūlīt izdomāsim. Man patika atziņa, ka vienīgie draugi ir.
Bet tāpēc, ka nav laiks ar citiem cilvēkiem satikties. Futbolu. Es tagad sapratu, ka tajā brīdī, kad tu nodarbojies ar kaut ko, ļoti grūti atrast laiku citiem cilvēkiem. Es varētu mēģināt Kārlim Avotam piezvanīt. Es gan nezinu, vai viņš cels tik agri, bet mēs varam mēģināt. Kur agri? Vai tu agri? Nu, viņam varbūt ir mēģinājums teātrī. Zvanam un uzliec uz skaļruni. Nē, viņam ir aizņemts. Paldies. Tik ļoti man mīl. Kam vēl ir aizņemts mūsdienās? Ir 2 līnijas taču visiem vienmēr. Līdz sapratīsim, vai tev ir īsti draugi. Vai man vispār ir draugi? Es paceltu, ja tu man zvanītu. Paldies. Tu man iedos savu numuru pēc tam? Par to parunāsim, kad kameras izslēgsies. Es varētu mēģināt varbūt filmas režisorei piezvanīt. Viņa gan man varētu pacelt. Davai. Tu uzskati režisori par savu draugu? Tā tu nokļūt tajā filmā? Man ar viņu bija labas attiecības. Mēs esam paziņas, bet viņa arī es zinu, ka... Nē, bet es zinu, ka viņa, ņemot vērā, ka es esmu viņas aktris, gan jau, ka viņa mans dēļ kaut ko darītu. Notēlo, ka jā, tiešām. Ja man pacels, protams. Neviens man nemīl. Droši vien domā, ka honorāru prasīt. Labi, davai pēdējo vēl vienu iespēju. Jā, es vēl Matīsam piezvanīšu. Man ir labs no kursa biedrs Matīs. Ja viņš man nepacels, es nebūs iekšās. Čau, Melīna. Čau, Matīs. Ko tu dari pašlaik? Es tagad mājās šakarējos bišķiņu. Klausies, es braucu tikko ar šito City, bija mašīna, un man reāli pie mājas. Es vienkārši ieskrēju pretī stāvošajā mašīnā. Es domāju, tu man nevar kaut kā palīdzēt. Es vienkārši esmu rīktīgi dīrsā pašlaik. Es nezinu, ko darīt. Varbūt tu vari atskriet līdz manām mājām, jo tieši turpat netālu. Jā, es varu aiziet līdz tavīm. Okay. Paldies, Matīs, paldies! Es tev pēc tam pārzvanīšu, nekur neskrien, es tev pēc tam pārzvanīšu. Labi, nekur neskrien. Jā, okay, paldies, buči, čau! Nu, re? Patīkami? Jā! Patīkami? Jā! Super. Nē, Matīs ir cilvēks, kur es zinu, ka es varu vienmēr čakarējos mājās, bet atradīšu laiku, lai Elīna. Tie arī draugi. Super. Visiem novēl tādu draugus kā Elīna. Siltumiņš sirsniņā. Mūsu raidījums tāds ir. Klausies, mūsu nākamā rubrika Bauris. Vai tev ir skaļa balss? Man prāt, ka jā. Jā? Ir trenēta. Aktierim jābūt skaļam? Jā. Man liekas, ir jāmāk pārvaldīt savu balsi. Jo mūsdienās jau visur ir mikrofonu uz skatuves, bet tāpat tev ir jāmāk viņa sūtīt un nest. Tūlīt arī pārbaudīsim rubrika Bauris. Tātad rubrika Bauris, un tev būs iespēja pārspēt mūsu iepriekšējos visus kungus. Un, ja tu pārspēsi, balva ir diezgan nopietna, 1000 eiro, bet sorry, ne tev. Tu varēsi izvēlēties, kam tu ziedot. Tu varētu tagad pateikt, kam tu noziedot? Patversmai kādai. Patversmai. Jo man pašai ir suns no patversmes, un man liekas, ka viņiem ir grūti. Tu suņu cilvēks, jā? A kakīšiem nevajag 1000? Nē, tikai es. Ko bļausim? Ai, man ienāca prātā viena nepārāk smuka frāze. Vienkārši es atcerējos, tad, kad mēs bijām sīki, bija smieklīgi kaut kur pūlī, tad bija tāds, pasaka pimpis, un kurš pateiks tā, ka skaļāk publiskā vietā pimpis, bet tas, man liekas, nav. Es domāju, ka var. Kāpēc ne? Elīna Bojārkina traka. Tu vari izvēlies. Es varu kliegt pār. Bet forši tu klieksi pimpis un to iepīkstinās un sanāks, ka tu neko nebļauj un uzvari. Superīgi. Davai, dari ko. Es varu kliegt vienkārši A. Jā, var. Es kliegšu skaļi A. Davai. Var? 3 reizes. 3, 2, 1. Vari droši pēdējo. Pilnīgi kamera sagāzās no manas intensitātes. Elīna.
pamast, nebūs tev 1000 eiro patversmi. Cik tur ir? 119,7. Nav arī tik slikti. Slikti nav. Klausies, par tu tā sabēdājies. Man vienmēr ir arī jautājums, ne katru dienu es ar aktieri varu aprunāties, kā ir raudāt. Tu varētu tagad sākt raudāt? Nevajag tikai. Nē, tas ir kadrā īstenībā. Es neticu godvērtiem aktieriem, kas saka, viņi ar katru reizi apraudāties, tā kā, jo teiki ir daudz, vai ne? Jā. Tas nav tā kā vienreizējs, jo, pieņemsim, pirmajā reizē es varu apraudāties, pēc tam man vajag palīgu līdzekļus. Un tas ir vienkārši tāds... Pilieni, ja? Nē, pilieni ir tad, ja vajag kādu smuku vienu asaru nobardināt, bet parasti tas ir tāds mentāls zīmolīts. Man patīk zvaigznīt vislabāk to, ko smērēja kādreiz Omcens, lai nesāv galvu. Viņi var tā forši iesmērēt, un tad viņi var tā labi ielpot, un tieši vajadzīgajā momentā tu vari saraudāties. Okay. Bet tas jau tāpat atstāja to nospiedumu uz emocijām, jo tas saslēdzās visu kopā. Interesanti. Es domāju, ka visi aktieri var tā jebkurā brīdī. Nē. Es taču esmu cilvēki. Protams. Tā kā Ralfs Eilants pagaidām galvenais pretendents uz 1000 eiro. Un mana mīļākā rubrika Norija Krupi. 3 jautājumi. Es nezinu, ko tu uzdosi man, tu nezini, ko es uzdošu tev. Un tūlīt ienesīs iekšā visus iespējamos ēdienus. Un, ja tu negribi atbildēt uz to jautājumu, pirms tam mēs griežam mūsu superratu, kas ir tiešām tikai mums Latvijā. Ļoti nopietns. Un tad tu vari apēst. Es esmu mentāli tam gatava. Norija Krupa. Nu jā, Ailīna, tu redzi, kas te notiek, ja? Mums šeit ir circeņi, mums ir galerts ar makaroniem un sīsiņiem. Tintīgais tas būs kalmārs ar tinti. Bēbīšu biezenis ar zivs garšu. Jēra pauti. Un asais dabomb, kaut kas saka, ka tas ir nereāli as. Okay. Kā tev ar aso? Nepārāk, ja? Man arī nepārāk. Bet tu traka, mēs jau to sapratām, bet tu varētu šito... Man ļoti garšo kalmāri. Tu domā, ka tas ir ok, jā? Es domāju, ka jā. Man vienīgais, kas mulsina, ir tie pauti un tā želejīgais kaut kas, bet pārējais liekas normāli, jo circeņi ir riktīgi forši. Man kādreiz bija žurka, tad es devu žurkai circeņus un patēdu. Tev žurka bija? Mājdzīvnieks? Dīvaini. Žurkas ir tā kā mazi suņi. Ļoti mīļas un labas. Uzticīgas? Jā. Žurkas. Par RFS runājot, ja? Klau, kā domā, ir kāds jautājums, uz kuru tu negribētu atbildēt, un kāda tēma tā varētu būt? No dzīvos redzēs. Es tagad nezinu. Tu sākt gribi pirmā atbildēt vai uzdot jautājumu? Es gribu tev uzdot, lai tu man parādi. Tad es griežu pirmais. Parādi šito, kā jāsāk visu. Un... Man nepatīk šis viss, man ļoti nepatīk. Asais nebūs, tas jau labi. Kas tas ir? Jēra pauti? Nē? Kas tas ir glumais? Cīsiņi? Galerts? Ok. Tas neizskatās tik traki. Tā. Kuram no taviem bērniem ir lielāks izredzes dzīvē kaut ko sasniegt? Normāli cilvēki strādā šeit. Kā tādu? Tu varētu atbildēt? Bet viens bērns jau ir droši vien mīļāks, nav tā? Nē, taču. Man nav bērns, nezinu. Man 2 skaistas, gudras meitenes. Kā vēlreiz, lai es saprastu, cik Kurai no viņām ir dzīvē lielāks izredzes kaut ko sasniegt? Drausmīgs jautājums. Spainis mums ir. Jauki. Jau tikai izmantots. Man visu taču nav jāiet pareizi? Nē, visu obligāti ir. Nē. Neizskatās tik traki. Kāds vājš cilvēks. Labi, pēc tam es nevarēšu arī saņemties. Es nesaprotu, kāpēc tas ir. Es laikam pats mutē tik sūdīgi viņš jūtās. Es nevaru norīt. Tu būsi dzīvotājs?
Jā. Šis bija. Labi, tad man ir jāiet griezt, jā? Griež. Es jūs. Aizmirst pateikt uz otru pusi. Neko. Man liekas. Šeit kaut ko izdomā. Šis ir vienkārši. Bet tā jau ir asā. Vai ne? Tā ir tā vistiņa. Kraukšķīgais? Nē, Nē, kas ir? circeņi. Circeņi īzī. Tas ir padot uzreiz. Bet tu vari gan atbildēt, gan apēst. Kura ir tava drauga sliktākā dziesma? Šeit laikam jāizskaidro, ka tev ir draugs, kuram ir sava grupa, man tā teica. Jā. Godīgi sakot, es to viņu grupu esmu dzirdējis tikai, man liekas, vienu dziesmu. Jo viņi nav publiski vēl tagad nekur tā baigi Tu uzstājušies. tik ļoti interesējies ar savu draugu, jā? Jā, bet nē, viņš smuki dzied. Viņam tikko bija arī ar Rēziju Kalniņu, viņam bija ar vāciešu uzvedums, un tur bija ļoti smuks dziesmiņas. Labi, pagaršo vienalga. Jā, šitos es varu vienkārši ņemt un Vari kā ēst. sēkliņas, jā. Jā, viņi ļoti garšīgi. Šis tiešām pat man garšo. Nu, Ir labi, arī aiziet veselīgi. otrais. Tas ēdz saldos? Nē. Arī saldē. Viņi Viņi ir ar karamelē? kādu karamelē, jā. Ja tāds bija pirmais jautājums man, tad... Tintīgo. Atņēma man. Kas ir skarbākie meli, ko tu esi teicis savai sievai? Bum! Šeit labs atskanēja, es tevi mīlu, nē. Es neēdīšu šito. Nu, tā jau nav jāsaka obligāti skarbākie, tu vari pateikt arī kādus mazākus melus. Paldies, Elīna, bet šeit tas nestrādā. Mēs bijām tikko iepazinušies, tas bija 2005. gads. Sen? Jā. Visu cieņu. Tik vecs es esmu. Un es zināju, viņa man teica, ka viņa nevar ciest, ka vīrieši pīpē. Man patika uzpīpēt dažreiz pēc spēlēm, kad iedzer āliņu, zin kā. Un tad es tur diezgan ilgu laiku meloju. Bet tie ir baltie meli, tas nav nekas traks. Kāpēc baltie? Nē. Nu, bet tas ir uzpīpēt, tas jau nav nekas slikts. Bet tu melo cilvēkam. Bet viņai jau tas pār nenodara. Bet ja tu melo pa sīkumiem, tad arī melot par kaut ko lielāku. Man tāda mācība bija. Ko jūs ar mani darat? Davai. Nē, uz šo pusi. Jā, nevajag stipri. Super. Es tiešām negribu, lai tev izkrīt asais. Nu? O, tev būs tev Tintīgais, jēj! Tu varēsi arī pagaršot, ja... Parādi lūdzu pēdējās 5 recently deleted fotogrāfijas savā telefonā. Nu, tāda selfie. Noteikti selfie. Jūs varat viesim normālus jautājumus izdomāt, nevis man. Es esmu vadītājs. Ne par mani jāuzina visādus sūdus, bet par Tas viesiem. ir arī 5 šitādas bildes, es vakar bildēju. Visas 5 tādas? Jā, ļoti boring. Tu plika bildes tur telefonā? Es nefočējos plika. Jā, Kam es rādīšu? Visi taču fočējās. Matīs, piemēram. Nav? Visu jau redzējis. Nē? Nē, man tiešām nav. Tas vēl tāds interesants. Nu labi, ēd kalmāru, ja tu gribēji pagaršot. Bet Jā, es pagaršošu, jo es domāju, vai nav kaut kas inčīgs vēl par viesiem. Kas par viesiem? Visu ēt, visu stāsta.
Nē, man viss ir tikai kaut kāda briesmīga selfija, kas ir izdzēsta ārā. Tā esi tu? Jā, no rīta. Agri no rīta. Vari pagaršāt. Nesmaržo šausmīgi, apetilīgi. Bet... Ļoti labi. Man garšo ļoti jūras veltes. Man arī jūras veltes garšo. Kur tāds var nopirkt? Dārta tev pēc raidījuma pastāstīs. Ok, trešais jautājums. Paņem saltīti. Droši. Es neēdīšu. Tu vari, ko gribi prasīt man. Es esmu Gan jau, ko uz šo tu varēsi atbildēt. Kurš bija šīs sezonas sliktākais PPK spēlētājs? Kas ir PPK? PPK? Jā, es neesmu Tas ir vienkārši pa sportā pāris iekšā. kausiem. Mums ir raidījums pa pāris kausiem. Mēs apskatām futbolu un izdomājām izveidot savu komandu. PPK saīsinot pa pāris kausiem. Un jau otro sezonu spēlējām. Es kā galvenais treneris, varbūt pazīstu Kristians Kareļins, ir ģenerāldirektors, viņš mums priekšnieks. Jā. Un tad man jāpasaka, es pateiktu da jebko, tāpēc šis ir ļoti viegli. Kuru nosaukt? Vajag uzreiz no čata viņu izmest no komandas. Sliktākais PPK spēlētājs šajā sezonā. Visu cieņu par to, ka ļoti gribēja pie mums spēlēt, bet nesanāca. Un, Otto Speciāns, piedod. Viss. Viņš nospēlēja ļoti maz. Viņš pārdzīvos ļoti. Es domāju, ka jā. Viņš raudās. Nē. Viņš, manuprāt, policijā strādā, tāpēc viņš ir vecis. Jā, nezinu, ko viņš mājās viens pats. Varbūt. Sarāvies embrijā. Davai, pēdējais arī tev. Šis labs. Par šo jautājumu respekt jums, dāmas un kungi. A kas bija Jēra Pauti? Asa. Pajautā, tad es izdomāšu. Ja tevi aicinātu štatā uz Dailes teātri, Jauno Rīgas teātri vai Nacionālo teātri, uz kuru teātri tu nekad neiet un kāpēc? Negribās, jā? Jā, kā gribās jau tās opcijas paturēt atvērts, ja nekas kādreiz dzīvē. Oi. Šobrīd, kur tu esi? Veļteātrī. Tikai tur esi štatā, jā? Tu jau esi vienā vietā štatā. Tu nevari divos teātros vienlaicīgi. Oi, labi, es pagaršošu to vistiņu. Man patīk pagaršot jocīgas lietas. Es ceru, ka es nenomiršu. Daudz nevajag, lūdzu. Labi. Ja jūs uzņematies atbildību par šo. Es paņemšu uzreiz vienīgo. Teikt tieši to vietu, kur tā mērcīte ir, ja? Blakus vismaz. Viss. Nevajag vairāk. Viņa ir asa. Bet arī tik traka. Bet viss ir garšīgi. Nē, viņš tā labi aiziet. Iekšienē. Vairs ne. Jā, labi. Viss. Bet tas ir labi veselībai. Zinu, tagad rudens laiks ir tomēr Elīna, diezgan lielā pakaļā īstenībā ir, teiksim, godīgi. Nopietni, jā? Tas ir asākais, ko tu esi ēdus? Es neesmu liels fans asiem ēdieniem. Kas tev ar acīm? Ar acīm? Viss kārtībā. Es vienkārši esmu šausmīgi laimīga. Tas arī viss. Viss ok? Jā. Es nejūtu savu mēli, bet viss nav. Tā bija vistrakākā un man ļoti patīk šī rubrika Norija Krupi. Prieks, ka mēs palikām dzīvi. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Svētā 5 minūte, 5 jautājumi no svētās. Rubrika Svētā 5 minūte. Es jau ieminējos par savu sievu. Diezgan ilgi, diezgan labi pazīstu viņu. Un arī traka. Tāpēc arī jautājumi nebūs vienkārši. Jā, varētu būt
interesanti. Bet neko šoreiz labā ziņa, ka mums neko ēst un dzert nevajag. Labi, jo es vēl to kristiņu Jūti, ja? jūtu sevī. Tā kā šeit bija. Tā. Nemāku. Šitā? Tā ir, kad vecam cilvēkam iedod tehniku. Lūdzu. Es te bišķiņu vēl tā. Nedaudz iesniņas, jā, Uguns. parādījās. Uguns sieviete. Sveika, Elīna! Laipni lūgta svētēja 5 minūte. Esmu tev sagatavojusi 5 pikantus jautājumus, un es ceru, tu atbildēsi godīgi. Pirmais jautājums. Tev šodien stringi vai parastā apakšveļa? Un kāda apakšveļa tev visvairāk patīk? Un kāpēc? Man ir parasta apakšveļa. Man nepatīk stringi, man nav vērti. Man nepatīk, ka man kaut kas lien. Nē, man ribenā patīk iekšā. skatīties uz sievietēm stringos, bet es nevaru saprast, kā var nesāt viņas. Nē, man nav arī rādi, bet ir pārējās apakšveļas arī ir ļoti skaistas. Man ir vienkārši melns, bet es tev nerādīšu. Bet... Nevajag. Tā. Otrais jautājums. Vai kādreiz esi satikusies ar 2 vīriešiem vienlaicīgi? Wow, šis labs. Man liekas, tad, kad bija kaut kādi 15 vai 16, bet tas tās bērna attiecības, ka tu Jaunieši. neguli ar tiem cilvēkiem, bet tu pabučojies ar Jā. vienu, pabučojies ar otru, aizies randiņu ar vienu, ar otru. Bet tādā apzinātā vecumā nē. Man liekas, tas ir pārāk traks menedžments. Ka tev ir jādeito ar Es 2 vienmēr saku, es ar vienu cilvēkiem. nevaru tikt galā. Vai nē? Jā. Tas ir traki plānošanas Droši ziņā vien, arī ka ir droši vien. tādi. Gan vīrieši, gan sievietes. Trešais jautājums. Vai filmējoties pikantas ainas esi jūtusi uzbudinājumu? Tev ir bijušas pikantas? Jā, man ir bijuši pikants ēnas, un šis ir labs jautājums, jo to cilvēki arī ir jautājuši pirms tam, un man atbild ir nē. Jo man ir personīgi tā sajūta, ka es tā kā izkāpju no sevis ārā, un tas ir vienkārši mans ķermenis, jo ir bijis, jāskūpstās, ir bijis, ka jāspēlē, ka tur, nodarbojās ar seksu, bet tas ir profesionāli, tāpēc man liekas, arī tādas lietas var darīt tikai profesionāļi, jo tu zini, kā to tā kā nodalīt sevī iekšā, jo man liekas, ja parasti cilvēks to dara, loģiski, ka tur kaut kas notiek no iekšā. otras puses vēl jautājums, skaties, tu esi jauna, skaista sieviete, un ja pēc, nezinu, loma, scenārijas, tur, tāds vecāks cilvēks, vecāks aktieris, varbūt, nezinu, tev viņš nepatīk, vienalga tu to vari izdarīt, tomēr skūps ir tāda intīma lieta. Es domāju, ka es to varētu. Nav bijis tik traki, jo man bija seriālā Černobiļa ar Kasparu Zāli, kur viņš ir no Krievu armijas, un viņš mēģina man izvarot. Un tas it kā no malas izskatās, crazy, jo viņš man tur pieskars arī krūtīm un tā, bet tajā brīdī es vienkārši esmu tā kā ārā no sevis. Forši interesanti. Iekšā kaut kāds process. 4. jautājums. Vai kādreiz esi bijusi neusticīga? Jā, bet arī tajos pusauģu gados. Pusauģu gados. Tādā apzinātā vecumā nē, es esmu. Man liekas, ka ir svarīgi vienkārši, ka tu, ja tev ir otrs cilvēks, tad tu esi viņu izvēlējies kādā jājā kaut ko čakarēties Negribu, lai ar tevi tāpat. Jā, tas ir par to, bet kad es biju sīkāk, protams, kurš tā nav darījis. Man liekas. Andris. Un 5. jautājums. Cik tev ir seks ar rotaļlietas un kādas? Droši vari dot, šis bija pēdējais. Man ir viena seksa rotaļlieta. Mans vīrietis. Mans vīrietis ir vienīgā seksa rotaļlieta, kas vajadzīga. Nē, man ir viena tāda, ar kuru var vienkārši pastiprināt orgasmu, jo man liekas, ka tas nav nekas traks, jo man liekas, ka sievietes arī seksuālā pasaulē ir bišķiņ mēli joprojām ir beigta. No vistiņas joprojām beigta. Un man liekas, ka tas ir forši, ka viņu var izmantot kopā ar partneri. Kāpēc cilvēki joprojām 2003. gadā, es ne par tevi. 2003. Kur es pateicu? 2023. joprojām
kaunās par to runāt kaut kādā veidā. Tas ir jocīgi, ka tās joprojām ir tādas tabū tēmas, bet man liekas, ka arvien vairāk par to runā, gan par seksuālo veselību, gan par šīm seksuālajām lietām. Tas ir normāli, jo man liekas, ka ir jāpazīst savus ķermenis, un tādas baudas lietas tā jau ir skaista lieta, kas mums ir dota šajā dzīvē, un tas ir jāizmanto, un tas ir jāizbauda. Sāka runāt, es vispār, esmu vecāks, un es neko neatceros bērnībā, jaunībā, lai ar mani kaut ko runātu. Jā, es arī vai vecāki, vai skolā, vispār. Bija tikai tā multfilma Zīlīte, vai kas tur bija, kaut kāds zīļuks, vai kaut kas tur bija par to, kā rodas bērniņi. Multi nav vajag? Kaut kāda animācija bija, jā. Elīna, Jā. Super. Man tiešām tas ir cilvēcīgi, no visas sirds saku, ļoti žēl tevis, jo esot to apēdi. Es vēl viņu jutīšu. Jā, kādu laiku jutīsi, bet no otras puses man arī no visas sirds prieks tevi iepazīt. Jā, man arī. Novēlu tev skaistu, garu un krāsainu karjeru. Paldies. Un lai paliec tu tāda dzīvespriecīga un kā tevi kolēģi daži saka traka ikdienā, lai viss tev izdodās. Ceru, ka izbaudīšu šo raidījumu. Tas bija Fake Night Shows rulete. Ļoti asas raidījums šodien sanāca. Lieciet like, rakstiet komentārus un tiekamies nākamajā reizē. Elīna, vēlreiz paldies. Paldies tev. Vēlāk. Nu tā. Čau.